Būt pārmērīgi apsēstam ar to, lai nebūtu rasists, patiesībā iespējams padara tevi par rasistu. Jo, ja tu patiešām neredzētu rasisma izpausmes, ja tev nebūtu svarīgas ādas krāsas, tev nebūtu visu laiku jāpierāda, cik ļoti tu neredzi ādas krāsas. Un viss, kas šobrīd notiek ar šo rasismu jautājumu, rada vēl vairāk rasisma, jo mūsu apsēstība ar to, ka šīs dzīvības ir svarīgas vai tās dzīvības ir svarīgas, nozīmē, ka mēs pārstājam rūpēties par citām dzīvībām vienas dzīvības dēļ. Un viss šis ir kļuvis par tādu kā jucekli, īpaši pēc visa, kas notiek apvienotajā karalistē ar Henriju Novaku. Bet, protams, paldies Dievam, mums ir Konstantīns Kīsins no Trigonometry, kurš palīdz saprast šo lietu. Un ja jūs vēl nesakojat viņa saturam, ko jūs vispār darat? Runājot par satura sekošanu, laipni lūgti pushback. Es esmu Meira kā jūsu vadītāja. Mēs apskatīsim šo patiešām episki gabalu, ko jau ir noskatījušies 30 miljonu cilvēku un ko vajadzētu redzēt simtiem miljonu. Jo tas izskaidro visu, kas notiek ar šo trakumu par rasismu, kamēr mēs visi apgalvojam, ka neesam rasisti un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc noteikti abonējiet, nospiediet to hype pogu, dalieties ar draugu, jo mēs pretojamies, mums ir apnicis un mēs cenšamies saprast, kas tieši mums ir apnicis. Henrijs Novaks kā antirasisms noveda pie rasisma. Pam, pada, pam. Atceries, tieši pirms 6 gadiem ir 2020. gada vasara, un Lielbritānija piedzīvo to, ko tās komentētāji aizrautīgi raksturo kā rēķināšanos ar pagātni. Džordža Floida slepkavību, ko izdarīja Minneapolisas policists, izveda simtiem tūkstošu britu ielās. Tika gāstas statujas, korporācijas izplatīja lišķīgus paziņojumus. Britu policisti, Britu pilsētās, kas uzrauga britu cilvēkus, nometās ceļos protestētāju priekšā. Vēstījums, ko bezgalīgi atkārtoja politiķi, žurnālisti un visdažādākās institūcijas, bija nepārprotams. Rasisms nogalina, un mēs darīsim visu iespējamo, lai tas nekad vairs neatkārtotos. Atvainojiet, mēs tikko piedzīvojām rasistisku uzbrukumu no dažiem cilvēkiem. Starp citu, ja rasisms ir slikts, rūpēties par kādu tikai viņa ādas krāsas vai izcelsmes dēļ nav laba lieta. Mums visiem vajadzētu vienkārši pieņemt, ka ir dažādi cilvēki, un kam gan tas īsti rūp. Bet šī apsēstība ar Black Lives Matter, melnie, liek mums visiem visur saskatīt tikai melno, vai arī to, ka jebkuras dzīvības ir svarīgas. Šāda veida kustībai ir daudz problēmu. Tagad viņš parādīs ierakstu, kurā dzirdams Henrija Novaka slepkava. Baltais cilvēks. Ko viņš teica? Vai viņš tiešām teica? Policijai ir nepieciešams ziņojums. Un visu veidu iestāžu nostāja bija nepārprotama. Rasisms nogalina, un mēs darīsim visu iespējamo, lai tas nekad vairs neatkārtotos. Atvainojiet, mums tikko rasistiski aizskāra kāds baltais cilvēks. Ko viņš teica? Vai tiešām? Vai viņš bija rasistiski aizskarošs? Policijai ir nepieciešams ziņojums, lai reaģētu. Jā, bija. Vai vēlaties parunāt ar manu brāli? Viņš pēc tam man iesita. Viņš mani atgrūda atpakaļ uz mana turbāna. 6 gadus vēlāk, 18 gadus vecs studentu vārdā Henrijs Novaks 5 reizes sadūra uz kādas ielas Southamptonā. Kamēr viņš asiņoja, viņš policistiem, kuri ieradās notikuma vietā, pastāstīja tieši to, kas bija noticis. Viņi bija sadūris Vikrams Digva, kurš stāvēja netālu. Savukārt Digva policistiem pastāstīja ko citu, ka viņš pats bija kļuvis par rasistiska uzbrukuma upuri. Policisti noticēja Digvam un uzlika roku dzelžus Novakam. Zaudējot samaņu, ķermeņa kameras ierakstā varēja dzirdēt, kā viņš atkārto vārdus: "Es nevaru elpot." Tie paši 4 vārdi, kas 6 gadus iepriekš bija kļuvuši par politiskas kustības galveno saukli. Tie tika uzkrāsoti uz sienām, skandēti demonstrācijās, drukāti uz krakliem. Tie tika izteikti ASV kongresa zālē un citēti parlamentārajās debatēs Vestminsterā. Lieta par šo frāzi "es nevaru elpot" ir tāda, ka tā nav politiska frāze, un tai nekad nevajadzētu būt politiskai frāzei. Patiesībā tā ir frāze, kas nozīmē, ka kāds mirst. Es nevaru elpot, ka tev liek roku dzelžus, un kad tu saki, ka es ticis sadurts, tas var nozīmēt, ka tu patiešām nevari elpot. Bet tas ir kļuvis par kaut ko tādu, kura svarīgumu cilvēki gandrīz vairs nesaprot. Kad britu policisti nometās ceļos Londonas ielās, viņi to darīja tieši šo vārdu dēļ. Henriča Novaka pēdējie vārdi, kas tika ierakstīti ķermeņa kameras video, ko Hampšīras policija publiskoja otrdienas agrā rītā, laikā, kad to redzētu vismazāk cilvēku, bija tie paši: "Es nevaru elpot." Viņš tos izteica, būdams saslēgts roku dzaužos uz ietes, asiņojot no 5 durtām brūcēm. Policistiem, kuri bija nolēmuši, ka cilvēks, kurš viņiem tās brūces nodarīja, ir īstais upuris. Jūs neredzēsiet Henrija vārdus uzgleznotus uz sienas. Neviens politiķis tos necitēs parlamentā. Neviens uzņēmums nemainīs savu logotipu. Tā pati vara, kas padarīja 4 vārdus nemirstīgus, kad tos izteica melnādains vīrietis Minneapolē, ir sastapusies ar tiem pašiem 4 vārdiem, ko izteica balts zēns, mirstot uz ielas Southamptonā, ar to, ko var raksturot tikai kā apņēmīgu institucionālu klusēšanu. Šis klusums nav neitrāls. Tas ir paziņojums. Tas skaidri parāda, kuru ciešanas sistēma ir nolēmusi uzskatīt par svarīgām un kuru ne.
Un to neradīja vecie rasisti, ne skinheadi vai huligāni, bet gan cilvēki, kuri 6 gadus stāstīja jums, ka viņi to ir izskauduši. Digba pagājušajā nedēļā tika atzīts par vainīgu slepkavībā un notiesāts uz mūža ieslodzījumu. Hempšīras policija izteica publisku atvainošanos. Viņu IOPC uzsāka izmeklēšanu. Un valsts, kas gandrīz 10 gadus bija klausījusies lekcijas par rasisma unikālo un nepiedodamo ļaunumu, tika atstāta pārdomām par to, ko tās antirasisms patiesībā bija radījis. Un šīs ir nērts pārdomas, ar kurām cilvēkiem būs jāsaskaras, jo atbilde nebūs vienkārši nē. Mēs tiešām rūpējamies par visām dzīvībām. Nē, acīm redzot, kaut kas kustībā melnādaino dzīvībām ir nozīme. Un šajā kustībā acīm redzot lika domāt, ka citu cilvēku dzīvībām ir mazāka nozīme. Mēģinot to labot, jūs gandrīz vai aizgājāt galējībā, un mēs vēl neesam nonākuši līdz vidusceļam. Saki, ka tu vairs nelieto kalcija uzturbagātinātājs, vai ne? Jo tu taču zini, ka tas visticamāk tev nepalīdz, īpaši, ja tavā organismā nav pietiekami daudz kolagēna. Kolagēns, es dzirdu, ka tu jautā, jā. Jā, arī es biju pārsteigta, jo arī es biju tavā situācijā un neapzinājos, ka pēc 30 gadu vecuma mūsu ķermenis sāk ražot arvien mazāk kolagēna, par 1 līdz 2% gadā. Un man gadiem ilgi bija problēmas ar locītavām. Es izmēģināju visus uzturbagātinātājus, un tad es atradu Native Path zālē barot kolagēnu, un viss mainījās. Jo tas ir īstais noslēpums, kā saglabāt mūsu ādu stingru, kaulus stiprus un locītavas darbīgas. Un tas nav pretīgs, jo tas pilnībā izšķīst ūdenī vai kafijā. Un tūkstošiem lietotāju ir ziņojuši tieši par tādu pašu pieredzi kā man. Labāka āda, labāks miegs, mazāk sāpju. Tāpēc uzlabo savu dzīvi un atbalsti raidījumu, jo es cerēju, ka Native Path kļūs par mūsu sponsoriem ar mūsu īpašo komplektu piedāvājumu un bezmaksas piegādi. Tāpēc dodies uz getnativepath.com/Sleepsvītra Meira. Tas ir getnativepath.com/Sleepsvītra Meira. Izmēģini to bez riska ar 365 dienu naudas atgriešanas garantiju. Atbilde, ja esi gatavs uz to paskatīties godīgi, ir šāda. Jauna rasisma forma, birokrātisks rasisms, patiesi institucionalizēts rasisms. Rasisms, kas ir tik rūpīgi izskalots caur progresa un iekļaušanas valodu, ka cilvēki, kuri to īsteno, patiesi tic, ka viņi ir vēstures pareizajā pusē. Tas ir tik svarīgs apgalvojums, kuru jūs iespējams tikko palaidāt garām, jo viņš ir tik izteiksmīgs runātājs. Šis īstais institucionālais rasisms ir ticis izskalots valodā, kas izklausās ļoti progresīvi. Un to mēs redzam visā spektrā. Ja jūs varat paņemt ļoti sarežģītu jautājumu un mainīt tā formulējumu, padarīt to skanīgu citādi, pēkšņi cilvēki tam patiešām notic. Pašlaik apvienotajā karalistē institucionālais rasisms patiesībā ir vērsts pret baltajiem. Vienkārši. Kā vēl jūs saucat sistēmu, kurā mirstoša pusauģu vārdi tiek vērtēti mazāk nekā viņa slepkavu vārdi tikai ādas krāsas dēļ? Lai saprastu, kā mēs nonācām līdz šim, jums ir jāsaprot, ko pēc Floyda notikumiem patiesībā izdarīja Britu institūcijām, īpaši policijai. Reakcija uz Floyda nāvi nebija tikai emocionāla, tā bija ideoloģiska un sistemātiska. Visā valstī policijas spēki izgāja obligātas daudzveidības un pret rasismu vērstas apmācības. Princips, kas tika ieaudzināts darbiniekiem tieši vai netieši, bija tāds, ka apsūdzības rasismā jāuztver ar vislielāko nopietnību. Ka vēsturiskā institūcija nespēja ticēt rasismā cietušajiem minoritāšu pārstāvjiem bija sākotnējais grēks, un tas bija jāizpērk. Rasisms ir. Lai būtu skaidrs, agrāk pastāvēja rasisms, un tā bija daudz. Un tas bija grēks, un tas bija problemātiski, un tas bija kaut kas tāds, ko ar laiku, es ceru, mēs esam pieņēmuši, kad ir mainījies. Bet kas notiek, kad tu ņem kaut ko, kas notika ļoti sen, un apsēsti par to tā, it kā tas būtu pierādījums tam, kas notiek tieši tagad? Slikti. Mēģināt to risināt ir labi. Problēma ir tajā, kas notiek, kad tu to piemēro bez spriestspējas reālajā pasaulē. Jūs apmācāt policistus piešķirt apsūdzībai par rasismu tik lielu nozīmi, ka tā pārspēja pierādījumus, kas ir viņa acu priekšā. Jūs iegūstat tieši tādu rezultātu, kādu mēs redzējām Southamptonā. Vīrietis, kurš asiņo līdz nāvei uz ietves, lūdz palīdzību, bet policisti, kuriem vajadzētu glābt viņu dzīvību, saka, ka viņi nedomā, ka viņš ir ticis sadurts. Īpaši pārsteidzoši šajā gadījumā ir tas, cik ļoti tas atspoguļo tieši to netaisnību, kuras novēršanai šī kustība it kā tika izveidota. Džordžs Floyds nomira sakot, es nevaru elpot, kamēr policists viņam tupēja uz kakla. Henrijs Novaks nomira sakot, es nevaru elpot, kamēr policisti viņam tupēja uz muguras un uzlika roku dzelžus. Britu elite, kas raudāja par Floydu, ir uzkrītoši klusējusi par Novaku.
Politiķi, kuri 2020. gadā soļoja pa Londonas ielām, nav steigušies pie kamerām. Uzņēmumi, kas mainīja savus logotipus un finansēja daudzveidības iniciatīvas, nav izplatījuši paziņojumus. Tas nav nejauši un pat nav pārsteigums. Tā ir ideoloģijas loģiskās sekas, kas patiesībā neiebilst pret rasismu. Tā vienkārši pārdala pieļaujamos mērķus. Es gribu tā neiebilst pret rasismu. Tā vienkārši pārdala mērķus, jo, kad ir upuris, tad tu vari būt varone. Es gribu būt precīzs, jo precizitāte ir svarīga. Es nesaku, ka policisti, kuri tajā naktī ieradās notikuma vietā, ir slikti cilvēki vai ka viņi apzināti ļāva Henrijam nomirt. Es patiesībā uzskatu pretējo, ka viņi rīkojās saskaņā ar savu apmācību un kultūru, kas ap viņiem tika veidota labā ticībā daudzu gadu garumā. Problēma nav individos, problēma ir sistēmā, kas viņus radīja. Sistēma, kas viņiem būtībā iemācīja, ka apsūdzība rasismā ir kā trumpis, kas pārspēja parasto izmeklēšanas kārtību, parasto veselo saprātu medicīnas jautājumos un parasto cilvēku spriestspēju. Šī sistēma tika veidota ar vislabākajiem nodomiem – cilvēku, kuri patiesi vēlējās risināt reālas netaisnības vadībā. Un tā ir radījusi policijas kultūru, kurā slepkavu var 5 reizes sadurt pusaudzi, apgalvot, ka ir rasistisks attieksmes upuris un vērot, kā policisti uzliek roku dzelžus cilvēkam, kurš asiņo uz ielas. Viņi neatzīst to, ko ir radījuši. Viņi teiks, ka tā bija atsevišķa policista kļūme, nevis sistēmiska problēma. Viņi teiks, ka šīs lietas pieminēšana pati par sevi ir rasisma forma, mēģinājums vājināt leģitīmas cīņas pret rasismu centienus, koncentrējoties uz izņēmumu gadījumiem. Starp citu, viņi to jau saka. Viņi teiks, kā vienmēr saka, ka īstā problēma ir tā, ka mēs neesam aizgājuši pietiekami tālu, bet šī spēle ir beigusies. Ik viens, kam ir acis redzēt un aušas dzirdēt patiesību, zina, kas šeit notika. Jauns vīrietis ir miris. Viņa slepkava izmantoja ideoloģiju, lai izvairītos no atbildības, kaut uz īsu brīdi. Un institūcijas, kas tika reformētas antirasisma vārdā, tagad atklāti izturas rasistiski pret baltiem cilvēkiem. Ja jūs novērtējat šos video, Jā, viņam ir taisnība. Tā ir patiesība. Un man ir prieks teikt, ka, manuprāt, lielākā daļa no mums šeit pushback ir atvērtām acīm un ausīm, kad klausāmies, un mēs diezgan labi apzināmies, ko patiesībā šeit redzam. Tātad vai mēs ļausim viņiem to darīt? Vai mēs ļausim, lai tas turpinās un viņi varētu mūs manipulēt, liekot domāt, ka viņi vienkārši nav izdarījuši pietiekami daudz? Vai arī mēs teiksim, puiši, jūs kļūdījāties, ir pienācis laiks doties prom. Paldies, ka pievērsāt tam uzmanību, Nasa. Un atcerieties, patiesība vienmēr uzvar. Dievs ir varens, un jums būs lieliska diena.